Skrīševējs, protams, Iebilst. grib iebilst Ripu Velikovam. Bija tuvu tam, lai pārtver tripu, un šeit nesaprotās Krišāns Rēlīgs. Babenko. Vēl viena piespēle, un diemžēl, jā. Kļūdas savā aizsardzības zonā. Tik izmantoja šo Krišāņu Rēdliku. Nu, nevar teikt, ka Krišāna Rēdlika partneri aizlidoja mainīties, un Krišāns palika viens un nepamanīja, ka Tudonā cieši klāt ir Maskavietis, neļauj brīvi saspēlēties, neļauj kontrolēt tripu. Tāds paņēmies Mārtiņa Karsuma izpildījumā. Karamnovs, Niževijs. Redzam šajā maiņā Karamnovs tomēr spēlē centrā un Ripa vārtos, Vitālijs Karamnovs. Lauzās vārtu priekšā, bet vārtsargācis to Ripu vārtos ieraidīs šeit Miķels Rēdliks. Cieta tur arī sadursmē, pazaudēja ķiveri, bet epizodes turpinājās. Nu, redzam, Karamnovs, jā, un īstā brīdī, īstā vietā ir Miķels Rēdliks. 1-1. Karamnovam vajadzētu par to dot rezultatīvitātes. Es domāju, viņš sprok. Atspēlē un Volkovs. Ļoti vēlējās iegūt arī Rīgas Dinamo, bet Astanai izrādījās nedaudz vairāk finansu līdzekļus. Un Edgars Lūsiņš izskatās, ka stāsies vārtos pēcspēles metienu sērijā. Edgaram debija KHL līgā. Un kāda debija? Pret Oļegu Znaroku trenēto Maskavas Dinamo. Nu, iespējams, ka Telkvistam patiešām neliels savaidos. Nu, viņam arī pirms tam bija cirkis sastiepums. Tā viņš darīs, un tā viņš arī darīs. Ir īpaši šis vārtsargs ir nepazīstams. Un vārtu stabiņš! Tāds laikā teicām, izpildīs šo metienu, un viņš ir ļoti labs izpildītājs Astanas turnīrā. Viņš to nodemonstrēja, un diemžēl neizdevās pacelt. Ļoti efektīgi mēģināja nospēlēt Vitālijs Karamnovs. Un Edgars Lūsiņš! Lieliski! Notver Alekseja Kudašova metienu Edgars Lūsiņš. Ripa vārtos! Elegants metiens Niževija izpildījumā. Bet viņš gandrīz vienmēr izpilda soda metienus. Un Edgars Lūsiņš pret Maksims Solovjovičs! Un Rīgas Dinamo uzvar! Redzam, prieks Edgaram Lūsiņam un visu komandas biedri vētas viņu apsveikt. Liels izskaņa, Edgars Lūsiņš atcerēsies visu dzīvi, tas ir vairāk nekā skaidrs. Bet, nu, es teikšu arī lielisks pieteikums, kāda mums ir tagad pārliecība. Edgars Lūsiņš lieliski nospēlēja šajā pēcspēles metienu sērijā. 30. numurs labākais spēlētājs Aleks. Tagad jāizbrauc pie fanu Stektora. Noteikti, ko viņš arī dara. Bravo, viņš ir šīs spēles izskaņas galvenais varonis. 24. datumā un arī Julis Šuplers.